25 gadus jaunais Edgars Savens no Vecpiebalgas ir supersprinta slavas zenītā. Kā nekā pagājušais gads, viņam nesis kausa ieguvēja titulu pilnpiedziņas atmosfēriskajā ieskaitē standarta mašīnām. Lai nu ko, bet supersprinta pilnpiedziņas atmosfēriskajā klasē šogad bija grandiozas divu cīņa. Ins Dimiņš vai Edgars Savens. Jā, paveicās pēdējām minētajām sportistam. Nu jā, tur bija tā diezgan interesanti, kad sezona iesākās labi, vidus bija atkal tāds visai interesants, un tad uz beigām tā situācija bija tik saspīlēta, kad bija jāsāk domāt, ko pilnveidot, ko darīt, lai tomēr varētu uzvarēt. Nu, izdevās. Ins Dimiņš arī domāja, ko pilnveidot, un jopā pirms pēdējās gonkas, jā, motors aizgāja lupatā. Jā, bija viņam diezgan laicīgi, jo viņi tur kaut ko bija tomēr mēģinājuši, bet, veiksme tomēr bija manā pusē, un pilnveidojot auto sanāca uzvarēt tā diezgan pārliecinoši, tā kā pat pašam prieks bija. Ko jūs supersprintā pilnveidojat? Vienkārši nopērkat jaunas riepas? Jā, tas ir standarta auto sacensības. Mēs vienkārši izvelkam mašīnas pirms gonkām, aizbraucam, ieliekam benzīnu un braucam. Kādreiz varbūt sezonas sākumā kādu jaunu riepu uzliekam un tā. Ko vismaz tu tajā pēdējā gonkā pilnveidojat? Tur bija, man liekas, ka viena daļa no čempiona Kārļa Nebera mašīnas jau tika pārlikts uz šo auto. Par cik viņa auto bija saguris, šķūnītī gaidies savu kārtu. Tad tur dzima tāda ideja, ka varētu šo to aizņemties no viņa. Viņš labprātīgi arī aizdeva. Pirmais iebrauciens biķerniekos un dzels drošības barjera tava. Kaut kā nesanāca, kaut laikam bišķi pātru bija. Gribējās fiziku laikam bišķi apmānīt, bet visu to nobraucot malā likās, ka tas rezultāts ir nekāds. Tad paskatoties, absolūtais laiks bija. Laikam tur arī kaut ko varēja iegūt. Pašā arī kaut kas meklējams, tā teikt, esi Kārļa Nebera vai varbūt Elmāra Augšmuks audzēji. Jā, tur vēl inciešos arī. Tajā laikā bija pareizā sabiedrībā, un tā arī tur, viss spēlēja par labu un kaut kā ievilkos tajā visā bariņā iekšā. Tagad jau var teikt, ka kā paudzies esmu tā viss. Bet tāpadās, tas pats Kārlis Nebers nekad jau lieku padomu, tāpat neliec. Atcerās, kaut kāds 2 gadus atpakaļ staigājām kaut ko pa trasīti, kaut ko. Tad viņš tāds kluss vēl bija tāds. Viņš aiziet, viņš paskatās, te var pļavā iepūst, te par ārumiem, te tur aiziet kociņus paspārta, šitie mīksti, te var pārbraukt. Bet tagad jau, kad viņš laikam ir sapratis to, kad viņš ir ātrākais, tad tagad viņš jau tā iet pa trasi un visiem arī citiem var droši pateikt, te mēs pāri grāvim braucam, te mēs pāri tiem kārkliem lidojam, tā. Supersprintis to vien saka, negribam, mēs tās bedras. Nebrauc par viņām, kurš tev liek viņās braukt. Tas ir autosports, tu taču nevari, nepatīk, tad deku ir biķernieki. Lūdzu, sēdies tevā drapakā un mizā pa to asfaltu. Tev patīk, tad močī, nav taču problēmas. Bedras ir, ka viņas vienmēr būs, taču organizators arī nevar norganizēt trasi bez bedrēm, ņemot vērā to, ka šogad 100 mašīnas pa 3 iebraucieniem, pa 2 apļiem ietam pāri, bet, ja patinam filmu atpakaļ, kaut kāds 2 gadus viņas bija 2 reiz vairāk. Vai tad bija kaut kāda čīkstēšana. Jābrauc tās bedres. Sportistam jāredz, ja ir tā bedra, tad ir jādomā, cik tava tehnika ir spējīga viņu izturēt. Tad attiecīgi, ja tu ej uz naža asmeņiem, tad var skatīties, cik daudz veiksmi tavā pusē un vispārējais. Tu jau arī mācījies, tā teikt, tā pirmā mašīna, tā zaļā ģimenes vāģa, Legalūcija, tu saki, jā. Tā izcieta visu to tavu izaugsmi. Jā, tā dabūja bišķiņierīt. Beigās, man liekas, kad nāca jau pēdējā posma, man liekas, ka neviena bleķīša nebija taisna. Laikam bija jumts, bet par to arī kolēģi parūpējās, lai viņš neteica. Tas bija tas pirmais auto, kas reāli, kurš uztirdīja tās asinis. Parādīja to, ka var, jo tas jau cilvēkam ļoti daudz dod. Tas, ka tu redzi, ka tu vari cīnīties, viss, vairāk jau neko nevajag. Tas, ja tu tur aizbrauc kaut ko tur pabraukājies un redzi, ka tu tur neko nevar izdarīt, tas jau, tas vairs nav tik interesanti, bet tas, ka tu redzi, ka tu esi spējīgs un tu vari cīnīties un izanalizējot, atņemot savu katru kļūdu, tu redzi, kur ir tava tā simdaļa palikusi, kāpēc tu neesi tur, kur tev vajadzētu būt, jā, varbūt. Tas auto, jā, bišķiņ tāds,
Tas bija tāds, man liekas, ka viņi varētu nosaukt par 4-nieku auto, jo viņi varēja braukt, ko gribi, vienmēr bija 4. Smags, jā, un viņš tāds galīgi nesportisks, tāpēc, ka, tomēr tiešām tas ir laikam ģimenes auto. Mācīties var ko? Varam tirgot nost kādam citam. Nē, vairs nevaram tirgot. Tagad jau kāds ar viņu naglo sienā. Starp citu, Supersprints tevi izaudzināja. Es tā teikt, regulārs dalībnieks tajā branguļu standarta auto sacīstē. Autokross trasi joņoja. Jā, jo Latvijā jau īsti, kur trenēties to grunti, īsti tā nav. Teiksim, var kaut kur pa ceļiem kaut ko no ralli elementiem ņemt, bet tas tomēr nav tāds segums. Un tur nav īsti, kur aizbraukt Latvijā pa tādu grunti patrenēties. Ja kaut kur ir, tad tas ir tās šausmīgās izmaksas. Paņem, kas tev ir mājās, kāds kaplis izvelc no šķūnīša kaut kādu drapaku un viss, un gāz. Vismaz kaut kā cilvēks tas valk augšā. Jo nevaram jau mēs visi atļauties maksāt kaut kādas lielas naudas un braukt uz kaut kādām Latvijas lielajām gonkām. Es domāju, ka parastiem lauku pāķiem tas ir diezgan grūti. Prātīgi nebrauc. Šā gada ziemas sprintā, trīniekos, izmanto visus trases platumu. Jā, bet nav jau opciju. Pirmie, laikam, 2 vai 3 posmi bija pa asfaltu, ar turbo mašīnām cīnīties, tas īsti nav prātīgi. Tas jau nenozīmē, ka tā atmosfēriņa iet labi, kad var cīnīties ar viņu. Nav īsti tā, ka tur sabrauc visi tie turbo milži. Tāds, ka tajā bariņā tāds kā mazais puišalītis tur esi, tad jau gribās viņus tur arī bišķiņ pakurināt, patirdīt. To, ko viņi iegūst uz taisnes, tas tev ir kaut kā jāiegūst līkumu. Tas arī tika darīts. Bet absolūti nesapratu, kā tu tiki pie 3. vietas ziemas sprintā, pie bronzas medaļas šogad. Vispār jau par to ziemu lielākais paldies 707. Tāpatās pārējiem Nēnāram Škauskim un arī tam pašam Kārlim Nebaram. Un arī uz pēdējo posmu sapratu, ka ziepes lielas. Nāk grunts ārā, vajag jaudu. 707 bija tas, kas izručīja. Aigars Bajārs iedeva kāpli nogāzt. Arī jau sveša mašīna nebija aprast, bet stūre zināma, kur atrodas pedāļa, laikam 3, tur apakšā ir. Viss bija kārtībā. Tagad, starppauzē, tad par ko štuko? Štukojam par krāsaināku dzīvi. Nē, neko neštukojam. Jāmēģina dzelzis kaut kā savest kārtībā. Ja te pāris lietas, kas jāizdara, lai varētu nākamo sezonu sākt, skatīsimies. Kādi apstākļi būs, tik daudz arī brauksim. Aizstāvi titulu supersprintā. Jā, stāv jau būs, nav jau varianti. Zin kā pēc tam staigās puikas un bakstīs ar muguru pirkstā, kas ir mīkstais esi. Nē, kaut ko brauksim, darīsim. Kā auto pilnīgi nekas nav pilnveidots, ja tur kaut ko džeki garažās būs saskrūvējuši, tad būs kaut kā jāiesprings. Nezinu, nieri jāpārdod. Bet brauksim, jā, mājās nesēdēsim. Draugi par tevi, tu rīkšķi un neskāpēc saukā par rūpi. Jā, tas ir tāda diezgan garš stāsts. Varētu atsevišķi raidījumu taisīt. Bet kaut kā pēdējās laikās, man liekas, ka tas pats Nebaru Kārlis ir pie vainas tam visam. Kāpēc un kas ko varbūt arī jāpieicina viņš, un tad vairāk jautājumu viņam jāuzdod par šo visu. Upis nelido! Vēl nē, bet nākamā sezona lidos. Būs.